tu aizgāji gulēt? Kādos 9. Nu jā, man bija kaut kādi 11, pus 11. Ai, tā paveicās. Paldies. Paldies. Tā paveicās. Paldies. Un aiziet, čau, šeit neviens cits kā Džambo Jānis Trekters. Un kameras otrā pusē šoreiz ir jaunpienācējs Oskar, jeb Oskars. No rīta vēl bija Sandis, iespējams šodien dienas otrā pusē viņš pievienosies atkal. It kā Jānis Kauss arī parādīsies šajā epizodē. Tātad. Ir 19. aprīlis pulkstenis, šobrīd ir 10:13 minūtes. Lai gan es jau esmu nomodā no 4:30, vispār es jau 4:00 piecēlos, bet es osim braucu pakaļ jau 4:30. Atrodamies mēs Latvijā, pie Rīgā. Tie kas izbrauc bišķi tālāk nekā 30 kilometri ap Rīgu, tie zinās vietu, kur es šobrīd atrodos. Un man ir gara, liela makšķere, pludiņa makšķere, 6 metri. Jā. Auklas biezums ir 0,2 milimetri. Pludiņš man ir 10 grami, svins man ir 9 grami, tad man ir karabīnīte un pavadiņa, kas man ir 0,15 milimetri. Un es izmantoju 12. izmēra āķīti, bet tikko pārnāju ar cilvēkiem, un viņi teica, ka var nebaidīties, un arī 6. izmēra āķīti var lietot. Tā kā, ja rauda ņems, tad ņems. Un tieši tā, šī būs raudu epizode, un vēlos jau epizodes sākumā pateikt visiem lielu paldies, kas ir noskatījušies iepriekšējo epizodi, kas ir Bimbu epizodi, stūrī
es vienmēr jaucu puses, vai šeit parādīsies. Ja? Tā kā, ja gadījumā tu neesi noskaties, droši dodies un noskaties. Tas tiešām baigi motivē iesaistīties jauniem cilvēkiem, attīstīt šo kanālu, katrs komentārs, katrs laiks. Tā kā, kā saka, mēģināšu ražot materiālu vēl profesionālāk, informatīvāk un regulārāk arī. Lai neatkārtotos tas, kas bija iepriekšējā epizodē, kad jūs pirmo zivu pamanījāt tikai 28. minūtē, es jau esmu nedaudz parūpējies. Ja? Apskatīsimies, kas mums ir. Nav nekas dišs, ja? Bet pāris normāli eksemplāri arī ir. Ko es jums varu pastāstīt, ka, kā jau ierasts šodien, ir viena no retajām dienām, kad neķerās. Ja? Manās epizodēs tas ir baigais retums, jo vienmēr nereāli ķerās. Ja? Bet, man vienmēr veicās. Cik ar vietējiem esmu runājis un skatījies, tad vairāki faktori varētu būt, kā saka, iemesls, kāpēc nav zivi. Viens no tiem ir straujās temperatūras maiņas, teiksim. No rīta vispār bija tā, ka man šobrīd ir FHM, kā saka, jāciņa, apakšā ir Grundens termoveļa. Sakot, no rīta bija riktīgi augsti, temperatūra bija 3 grādi, bet šodien diena iesauc līdz 16 grādiem, tāpēc es saku, ir ļoti lielas temperatūru tās svārstības, un es pieļauju, ka zivī arī, kā saka, parādīsies tā apetīte, kad diena nedaudz iesils. Cik arī esmu ievācis informāciju par datumiem, bet laikiem, kad vislabāk ķerās raudas, tad nav tā, ka no rīta uz raudām nevajag 4 celties, ja, bet vajag celties, ja gribi aizņemt vietu. Citi saka, ka pēcpusdienā ļoti labi ķerās, un citi saka, uz vakarpusi. Bet kā man patika, kā cilvēks aiz muguras teica, ja zivs ņems, tad ņems. Jā, Vai arī, ja neņems, tad neņems. Viss ir diezgan vienkārši. Jā, šodien viņi ir tādi, es nezinu, ne cimperlīgi, bet it kā tā tehnika ir pavisam vienkārši. Ja? Un tagad es parādīšu, kā notiek pludināšana. Varbūt kādam arī, nav pieredze, jo es šo daru 2. reizi dzīvē. Pirmā reize bija Kuldīgā, Mimbas, mēs pludinājām pludiņu. Bija okei, jā, nebija slikti, mēs daudz nenoķērām. Un šodien ir 2. reize, kad raudas mēģina pludiņu. Tātad sistēmu es jums parādīju, izstāstīju, kas un kā. Tātad par pašu iemešanu, kur tā rauda var atrasties, viņi var atrasties pat straumē, bet vairāk viņi tādā nomaļāk, tā kā piestraumē, ja? Tā kā bez mazai kaut kāds taimiņš lasis. Ja? Tātad dziļums man ir uzregulēts no karabīnītes līdz pludam metrs, un no karabīnītes līdz āķim pavadiņas garums ir kādi 50 centimetri. Tātad es iemetu tieši pretim sev. Ļoti labi, ir nedaudz vējains, lociņš ir visu laiku vaļā, bet es ar pirkstu nedaudz pieturu. Ar kātu es neeju līdzi, attiecīgi es nemainu leņķi. Ar kātu iešanu līdzi nozīmē šito te, ja es darītu. Visu laiku kāds paliek man tieši pretim un tādā 45 grādu augstumā. Un attiecīgi ap pirkstiņu nedaudz es paņemu, palaižu vaļā, pieturu. Atkal palaižu vaļā un pieturu. Un tur kaut kas bija. Tur bija zālīte. Bet, tīri idejas, ka tas viss notiek. Kā tam ir jābūt vismaz 6 metriem, jo te ir visādas zāles un tā tālāk. Es teikšu jums godīgi. Ja jums tiešām patīk šī tāda pludināšana ar gariem kātiem tā tālāk, un jūs to darat biežāk nekā 2-3 reizes gadā, nežēlojiet naudu, nopērciet dārgāku un vieglāku kātu, jo, godīgi sakot, es nezinu, kā jūs jutīšos dienas beigās, jo viņš ir rīktīgi smags, tā ir tāda runga, bazuka kaut kāda, ja. Bet ir
laba lieta, ko arī cilvēki dara ar vieglo kātu, ka viņi paņem un iespiež šeit zem jostas vietas. Iespiež iekšā un tad nepiekūst tik ātri. Kamēr Džambo ķer lielās, tikmēr es ķeru maziņās, lai ir vienlīdzība. Laba. Ies atpakaļ ūdentiņā. Tātad, šajā epizodē mēs necepsim zīves, raudas, ja? Bet palieciet līdz pašām beigām, jo mēs ņemsim un taisīsim voblas. Ņemsim tur sālī viņas, gremdēsim, mērcēsim un pēc tam kārsim pareizi striķī, vai uzreiz, vai šodien, vai varbūt rītā, tas noteikti, es nezinu, kā tas process viss notiek, bet ja jums interesē, kā no raudām uztaisīt voblas, un starp citu tagad parādīsies bildi šeit vai šeit stūrītī, ja, vakar es biju Maksimā, un viena tāda izmēra rauda, ko es noķēru, voblu, maksā 14 eiro. Es jau neko, bet, wow. Pulkstenis ir 13:40 minūtes. Esam paēduši pusdienas. Ja gadienā kāds no jums ir kādreiz Ogrē un vēlas paēst palēto, bet pats svarīgākais arī garšīgi, bet laikam daudziem svarīgākais ir palēto, tad es iesaku jums doties uz Ogres tehnikumu. Un tur viss strādā līdz pulkstenis 4-5, kaut kas tāds. Ir iespējams arī paņemt līdzi. Šī porcija, ko jūs redzat, ir mana porcija ar 2 karbonādītēm, kas maksāja nepilnus 4 eiro. Un šī porcija ir osīša, kas maksāja nepilnus 3 eiro. Abi esam kārtīgi paēduši, esam nomainījuši, norotējuši uz citu vietu, jo nebrauksim jau atpakaļ uz tām vietām, kur īpaši labi neķērās. Pajautājām blakus kompanioniem, kā viņiem ķērās. Atbild bija ploha. Tas nozīmē slikti. Tie, kas nezina krievu valodu. Un ir bišķiņ sagurumiņš, jo, kā saka, no 4 rītā jau esam augšā, bet powernaps arī
ir kā saka, noritējis un dubultais espreso, vienkāršais espreso arī ir iedzerts. Tā kā tūlīt, drīzumā pievienosies Jānis Kalss mums. Viņam ir lielāka pieredze noteikti raudu ķeršanā. Tā kā no viņa komentāru es saņēmu iespējams, ka slikti ķerās, tāpēc, kad ir pārāk liels pludiņš. Man ir 10 gramu, viņš ar 5 darbosies. Plus vēl paprovēs un ar slieku. Jā, bet cik es vietējiem runāju, tad uz slieku nekas nav. Citi donkām, jeb gruntenēm ķer raudas. Āķi izmērus es nomainīju no 12 uz 10. Puta plastus esu gan licis, gan nelicis, bet īsumā, jā, šī ir necopas diena, un man liekas, ir diezgan forši, ka es jums parādu un mēģinu parādīt vismaz necopas dienas, kā saka, procesu, un ja Osīts nomainīs kadru un pasakos līdzi, tad, kā saka, nemaz tik liela nabaga jau mēs neesam, kaut ko mēs būsim saķēroši. Tas viss kaut kā šitā te šobrīd izskatās. Kāds 10 raudas varbūt kaut kur tā. Tādas smukas varētu būt 5. Un Osim ir 2 smailes, no kurām viņš vienu paturēja un vedīs kaķim. Tā kā tā. Nekas nav. Baigi švaki. Kā jums? Norāva viss. Viss norāva, ja? Jā, tā kā. Jā. Tas iepriekš dienas bija labi, tā tas nezinu. Šodien nevienam nav baigi. Man pie tilta bija vislabākais. Kur pie tilta? Tur. Kas tas? Zilais tilts, laikam, zilais. Jā. Tur ir labas vietas, jā, bet tur vienmēr cilvēki daudz. Es jau no 4 rītā. Citādi kabal dabūji. Laikam kaut 10 dabūji kāds. Kāda 7 ir tā uz 400 gramu, kaut kur tā. Pārējie tādi mazāk. Bet ir viens, man gadījās 800. 705. Tur džekartēs. Viņi jau aizies traumē, nārstāv. Jā. Man viens teica, ka viņam lielākā ir šogad bijusi 1,3 kg. Kas tā ir mūs? Jā, tas ienāk sapala arī trāpās šeit tātad dzirdēt. Jā. Uz ko jūs uz Baltajiem, jā? Nē, Slika? Tur uz slieku. Oņem? Jā. Jā. Uzstīk. Un kas tad tur bija? Nekā nav? Kur? Pēkmiņam, kur tu stāvī tagad? Tur čomam aizgāja vienu un tas arī viss. Tas arī viss. Es arī no paša rīta biju tur projām. Un tur laba vieta bija, bet tagad ūdens nokritīs, es Čaustavs aizgāju. Jā. Un tur ir tā laba vieta. Kādas baigi labās vietas. Jā? Jā. Brekšās arī bija viss kaut kā. Jāpaprovē, aiziešu, apskatīšos. Viss veiksmīgi. Damn, Sosa. You going crazy.
Tātad pulkstens ir 8 minūtes pāri 8. Mēs makšķerējam faktiski no 5:30 rītā. Tas ir, izdarat matemātiku paši, 14 stundas kaut kas tāds, laikam 15. Tu makšķerē 4. Un Jānis diezgan labi saķēra. Apskatieties. Jāņi saķēra šitā. Jāņi saķēra. Un Osītim arī tur ir mailīti. Un, jūs jau redzējāt, ka tur aizgāja arī zivs. Bet es gribu parādīt lielāko. Kura bija lielākā, Janka? Nezinu, katrā ziņā tāds 7 varētu būt arī. Jā. Ot tāda izmēra. Par... Lielā Jāņa, liela listā. Jā, pieturēšu. Jā, parunājot ar citiem, kā saka, saprotam to, ka šis tāds, normāls izmērs. Tādas, Tagad dosimies, sālīsim pie Sanda video turpinājumā, bet principā, ko mēs sapratām, kādi secinājumi, ka tā zivs ir atstraumītē, ja? Kas ir, līdzīgi, kā jau teicu, līdzīgi kā uz lašiem. Līdzīgi kā uz lašiem. Vai tāda vietiņa, kur viņi varētu piestāties. Un plus tāds, ņemot vērā, ka daudz cilvēku vai kaut kāds tievāks aukliņš. Tievāks aukliņš. Mazāks āķīši. Mazāki āķīši un mainat esmu. Arī fakts, jā. Bet principā noķer zivi, nomainat un mums ar Janku bija pa 5, pa 6 tārpiem uz āķi, tā kā āķi vispār neredzēja. Jā, tas ir tā. Raksturīgi pavasarī, viņš vēl nav pārākušās. Palikt drusku vēl siltāk. Tad jau varēs likt pa 2 baltajiem vai 1 baltajiem. Šādi izskatās cilvēks, kas ir 14 stundas makšķerējis un šādi entuziasmu pilns, kas priecājas par audas Sofijas, kas cilvēks, kas ir 4 stundas makšķerējis. Ko es gribu pieminēt video beigās, precīzāk, būs vēl turpinājums pārmērīgai makšķerēšanai, kas var būt negatīvi ietekmē. Nav nekāda negatīva ietekme. Tik līdz tu nemakšķerē līdz 20 stundām, negatīvas ietekmes nav. Tieši tā. Tā kā tā labi, jā. Tev jau gaida zivjāņi no rociņa. Es laišu prom, lai jums labi garšo. Šo, tev nevajag kādu zivtiņu? Nē, paldies. Ok, tad uz voblām saukšu. Viss nākamais kadrs no Sanda Factory. Viss. Tātad esam skaisti nomakšķerējuši. Esam nopirkuši veikalā rupjo sāli. Esam ciemos pie Sanda, ar ko mēs iesākām šodienu. Tagad viņš palīdz mums iesālīt. Un tā receptīte ir daudz sāls, jā. Nosist zivi, jā, lai sāls neiet pa gaisu, bet tā attiecībā uz kilogramu, tur nezinu, 2 kilo zivs vai kilo nav sāls. Tā, lai labi pārsedz, lai nav tā, ka sāls nedrūk. Es sapratu. Lai rītīgi izsēlās, lai pēc tam neiemetās izsēdas mušas, neuzkā un tārpi. Jā, teiksim, citas raudas bija tādas spurainas, ķipa, jā, bet tas ar to nārstu saistībā. Tas ir nārstu rauda paliek, jā, tāda pumpaina. Yes, bet tas nenozīmē, ka viņi slima. Nē, viņai vispār nekāda sakara. Ok, tad principā sanāk, ka tu tā kā kārtās šobrīd arī tu saliec, sāls, atkal saliec, kūku taisi, jā. Jā. Labi, un cik ilgi? Kad šitās lielas, kad no 3 līdz 4 dienām vajag paturēt sālī zem sloga? 3-4 dienas. Jā. Tā kā mēs liekam ar visām zvīņām, iekšām, ar iekšām liekam, viens nosacījums obligāti ir karinātais astes uz leju. Lai viss tas iztek ārā. Lai žults nestek uz leju, nebūtu rūkti.
Ok, tātad 4 dienas tagad mums spainī stāvēs. Jā. Nekāds ūdens, Nekas viņš pat atcelosies, tu redzēsi, pēc tam būs nelīsim šķidrums. nos neko. Pēc tam sāls nebūs vispār, viņš būs izšķīns. Nopietni, jā? Jā. Ok, mēs zem spiedienu tā kā liekam, jā? Nu, kaut ko uzliksim, jā. Ok. Jāatradīsim, ja ne? Labi, tā. Es tevi nevarēju sazvanīt, jā, es biju domājis, ka tu man uzmet, jā. Tāpēc es te džekiem pajautāju no Peipusa grupiņas WhatsAppā, kā saka, asar raudas, un tad viens uzrakstīja tā, ka 3 dienas sālī zem svara. Tas ir cik liela zivis skatoties. Jā, 1 dienu mērcē, vēlams ūdeni pamainīt. Es nemērcēju 1 dienu. Es viņus tur baigi noskaloju, respektīvi. Ko tas nozīmē mērcēt? Ir citi, kas vienkārši viņus noskalo un ieliek ūdeni uz dienu. Ķipa, lai tā kā atmirst, lai viņš atdod to visu sāli. Es sapratu, un pēc tam sāli un tā tālāk. Nē, sāli neliek vairāk vispār. Ok. Neko nedara, vienkārši ir, kas es pieņemsim tikai noskaloju to sāli un karinu augšā. Es sapratu, 3 dienas sālī zem svara un tad atsevišķi 1 dienu mērcē. Citi ir, kas tur notur vienkārši ūdenī, tīrā ūdenī. Es sapratu. Mainot ūdeni, lai viņš tā kā atdod to sāli. Ok. Bet man vienmēr ir sanācis. Un te arī saka, karina ar galvu uz leju, telpā bez saules gaismas. Vēlam caurvērš. Caurvērš vēlams. Un līdz mājam ar visām iekšām. Man tu saka. Tas laikam to karināšanu līdz mājam, ka mēs žāvēsim. Vai varbūt vēl ilgāk? Nē, tur jau es parasti skatos, kad viņi gatavi ir. Mēs pie tevis varēsim izkarināt pēc tam kaut ko, jā? Jā. Un tad jau noteikti pēc kādām 4 dienām, 5 atbrauksim, iefilmēsim, to noņemšanu. Principā pēc 3 dienām vai 4. 3, 4. Kas šodien ir? Kas šodien ir? Wednesday. Tā ir trešdiena. Pēc svētdien, jā. Es sestdien vai svētdien atbraukt, jā, kaut ko tā. Jā, svētdien vai pirmdien izdomās. Ok. Labi, ļoti interesanti, man liekas. Man pieņemsim patīk, jo lielāks, jo foršāk. Jo lielāk, jo foršāk. Gaļīgāk. Es biju domājis, ko tik liels raudas es nebiju noķēris. Cik viņas, kā 400-500 gramu varētu būt? Šitās, kaut kur 500 gramu. Jā. Un, voblasa viņām var darīt, un arī cept gaņā. Cita kotlets tais. Nē, kotlets nav. Es kūpinājis, ar nav nevainas. Kūpinājis. Jā, kūpināt jau var visu, man liekas. Es domāju, pakūpināsim kaut kādus samus, pie tevis brekšus, kaut ko citu. Vīmbas. Vīmbas, varbūt. Ok. Mēs pieņemsim visgaršīgāko oblā jau ir vīmba. Tieši boblā, jā? Man personīgi. Ok. Bet tas daudzi, tad viņa sulīgā. Bet rītīgi krūt. Es domāju, ka riktīgi forši un izskatās, ka mums sāls arī pietiks. Bet mēs nežēlēsim. Un kāda atšķirība rupjajām un smalkajām? Un šis ir jūras rupjais un tur vēl bija galda rupjai. Vienalga. Pilnīgi vienalga. Ok. Smalko neesmu reiz licis, es domāju, kad viņš nebūs tā, ka principā man vairāk nav nekādi jautājumi. Es domāju, ar šo mēs varam nobeigt šo garo epizodi. Tā kā paldies, ka skatījāties. Nospiežam laiku, subscribe, zvaniņu, lai nenokavētu jaunumus un ierakstam komentāru, jo pie pēdējā video bija baigi daudz komentāru un tie baigi arī palīdz algoritmiem. Un, fun fact, mēs Grabovski satikām, viņš pretīm bija. Viņš, respektīvi, ir katru gadu, man liekas. Tad, bija tāds kā sacensības, pirmo reizi mēs tā kā saskatījāmies, bet, labi. Gan jau būs arī makšķerē ar zvaigzni, ar viņu, es domāju, daudziem tas interesē. Labi, visu, čau! Un aiziet. Tiekamies mēs pēc nedēļas. Jā. Un ņemam ārā raudīt. Notīram sālīti. Bijām domājuši pēc 4 dienām.
Sanāca 7. Liels zivis, bišķi labāk. Tātad, kas ir noticies tagad? Savilkušās kā. Значит, viss ir kārtībā. Nu, neviena vairāk nav dzīva. Es toču. Vairāk skaidrs. Bet sals ir vēl projām. Jā, bet redziņš ir atsulojies, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā. Tas viss ir savilkušās tādas, nu. Ar to sāli, jā. Nu jā, viņš izvelk to sulu, tāpēc sausā liek un viss. Mēs nekādā ūdenī dienu neturēsim, jā? Nē. Tagad 7 viņas Es esmu šitā slēgt darījis, jo tad mazāk iespēja, kad mušas atvedos. Pats ir būties. Citi tur diennakti, bet es esmu slēgts tā darījis un viss man ir sanācis. Viss ir čot. Un ir labi. Jā. Mēs tikai noskalosim visu. Un tad mēs darīsim tā. Ko tu tagad dari? Caur asti skrūvīti. Kāpēc caur asti? Tāpēc, Nevis caur galvu. Un mēs neizņēmām iekšā sārā. Ja mēs liksim otrādāk, tad no žults visa gaļa rūpta paliks. Tā viss būs čotki. Bet ja izņem iekšas, tad arī var Tad var no galvas. otrādāk, jā. Un tu neko nesien neko ar skrūvīti? Es slinkoju, jā. Man nav žēl skrūvīts. Tad kādas 2 nedēļas būs jāpagaida. 2 nedēļas tagad žāvēsies, jā? Nu, jā. Principā pa ilgu jau nevar žāvēt. Nē. Pēc Tikpat tam labi jānoķer. jāņos var paņemt, Pēc jā. tam kaut kāds jānoķer moments, pieņemsim, kad viņas ir gatavas, tad visas noņemt ar visideālākais ir saldētavā turēt. Vienkārši saldētavā, jā. Nu jā, nu viņai, tas jau kā kuram, man patīk, ka viņi visu laiku mīksti. Garšīgāk tad. Jā. Un kā var zināt, kad ir gatava? Kad viņi pilnīgi sausa un balta? Jā, nē, viņa tāda mīksta, bet stīva tāda, nu. Jā. Nu, principā tiekamies pēc 2 nedēļām.